Mēs visi Ziemassvētkos priecājamies saņemt dāvanas. Mūsu radinieki, draugi un visi pārējie mūs apdāvina, un tāpat arī mēs viņus. Ir jauki saņemt dāvanas, tomēr domāju, ka piekritīsiet. Vēl labāk tās ir dāvināt citiem, redzēt prieku un laimi cilvēku sejās un sirdīs. Saņemt paldies vārdus un justies laimīgiem par to, ka esam sagādājuši kādam prieku. Tomēr ne visiem ir iespēja šādas dāvanas saņemt. Daudzās valstīs valda karš, nemieri, grautiņi un pilnīgs sabrukums. Īpaši no tā cieš mazās sirsniņas. Mēs nevaram viņiem atdot to, ko viņi ir zaudējuši. Tomēr varam dāvāt daudz prieka, savācot vienu kurpju kasti ar kādām lietām, kas iepriecinātu bērnus. Labdarības akcija Zvaigzne austrumos arī šogad dod iespēju tev palīdzēt bērniem tuvojos austrumos. Tāpēc es aicinu tieši tev piedalīties šajā akcijā. Aicinu mūsu skolas skolēnus, skolotājus un darbiniekus ziedot atsevišķas mantas, salikt veselu kurpju kasti vai ziedot naudu dāvanu nosūtīšanai. Katra manta, katrs apģērba gabals un katrs cents, kas tiks ziedots, iepriecinās kāda maza, nevainīga bērna sirsniņa. Mums Dievs ir devis gana daudz, dalīsimies tajā arī ar citiem. Ja esi nolēmis sagādāt dāvanā kādu kurpju kasti ar mantām, vari ielikt mīksto rotaļlietu, Lecamauklu, Jojo, mašīnīti, bumbiņu, Balonus. Puzles un citas noderīgas rotaļlietas. var iekļaut arī siltas zeķes, cepuri vai cimdiņus, Zobu birsti un zobu pastu. ķemmi, Kādu mazu, mīkstu dvielīti. No gardumiem kastē var ielikt arī ledenes vai kožģēmās gumijas. Ja vēlies sagādāt kasti pusaudzim, var ielikt kādu tēkraklu vai arī dažādas graznumu lietas. Protams, tu vari arī palīdzēt ziedot naudu dāvanu nogādāšanai viņiem. Kastē nevajadzētu būt lietotām vai salauztām mantām. Nevajadzētu tur likt neko, kas bojājas. Žēlēs konfektes, šokolādes, cepumus, piparkūkas, sēklas un šķidrumus. Nelīdz viegli plīstošus priekšmetus, kā arī rotaļu ieročus. Islāma kultūrā nav pieņemts attēlot cilvēku, tāpēc nevaram sūtīt lēles, bet no dzīvniekiem suns un cūka nav vēlami dzīvnieki. Gatavojot dāvanu kasti, padomā, kas to saņems – zēns vai meitene. Bet ja ziedo atsevišķas mantas, tad sūti kopā ar to gaišas un labas domas. Savu ziedojumu līdz 3. decembrim var aiznest pie Anetes Ankmanas. Naudas ziedojums var atstāt pie sekretāras. Ja mēs katrs kaut ko ziedosim, visi kopā mēs spēsim sagādāt milzīgu prieku. Tāpēc iesaistīsimies un darīsim lielas lietas kopā.